manā darbā pieņemšanas praksē ir diezgan tāda brutāla paņēmiena. Tu mēģini provocēt, jo tev ir svarīgi zināt, kā cilvēks rīkosies stresa situācijā, kā viņš rīkosies nestandarta situācijā, kā viņš atbild uz izaicinājumiem. Un es teiktu, ka ar to visu viņi diezgan labi tik galā. Pieteicās uz šo vispārīgo aprakstu apmēram 60 pretendenti. Vismaz cik tālu līdz manīm nonāca. 60 pretendenti un trijās kārtās faktiski mums palika top 3 pretendenti. Un starp tiem top 3 bija arī viena meitene, kur pat bija beigusi turību. Un tātad it kā no vienas puses varētu teikt nepieredzējusi meitene, viņai nav pieredzes, no otras puses viņa jau strādā savā jomā, tieši tajā jomā, ko viņa ir mācījusies turībā. Un arī pretendenti uz šo amatu. Un tagad, kad notiek šī intervija, loģiski, tur piedalās gan reklāmas daļas cilvēki, gan programmas cilvēki, gan ģenerāla direktors. Tā diezgan tāda nervoza tā situācija. Jo katram pirmkārt savs priekšstats, otrkārt šim cilvēkam pat mēs nevaram pateikt, kā to amatu sauks. Bet viena lieta, ko es pamanīju, ka šī meitene bija ļoti Viņa ļoti labi reaģēja uz jebkuru izaicinājumu. Ja? Tad ļoti ātri reaģēja, saprata, kas ir vajadzīgs, vienmēr piedāvāja kaut kādu atrisinājumu situācijai, vienmēr viņa spēja atbildēt uz jautājumu. Un ņemot vērā to, ka šim cilvēkam šī pozīcija būs gandrīz vai pašam jārada, tad es teiktu, ka viņa bija ļoti piemērota. Man šķiet, ka turība iedod tādu spēju noreaģēt jebkurā situācijā. Un tas momentāli arī bija redzams šīs bijušās studentes runas veidā un veidā, kā viņa sev pasniedz un veidā, kā viņa risināja uzdotos uzdevumus. Tas bija kaut kas tāds, ko es joprojām atceros.